Re! Viss ēters ir te! Tā kā šovasar bieži līst, lauksaimniekiem ir grūtības nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lobarības vajadzībām. Līdz šim, lai iegūtu Eiropas Savienības platību maksājums, saimniekiem zālē platības bija jānogana vai jānopļauj līdz 15. augustam, taču lietus un mitruma dēļ termiņš pagarināts par mēnesi. Par to gandarīts piensaimnieks Kocēnu novadā, kurš gaida atvasaru, lai varētu iegūt pārējo nepieciešamo lobarības daudzumu. Lai sagatavotu barību teju 420 lielopiem, piensaimnieks Andrejs Kārklis apsaimnieko 270 hektārus zemes, 40 hektāros zaļo kukurūzu, 40 hektārus aizņem labību, bet pārējā platībā aug zālāji. Saimnieks atzīst, šogad vajag salīdzinoši daudz sienu un skābarības, taču to sagatavošanu kavē lietavas. 2 pļāvumi jau nopļauti, bet vietām zāli joprojām guļ uz lauka. Nopļāvu cerībā, ka būs baigi labā zāle un baigi labās barība. Lūdzu, te viņš nostāvēja. Tur vēl ir tāds spēlēkais. Vakardien šito te visu novāc. Vakarā nepaspēja, 9 uznāca lietus, atkal aizlija, atkal šodien būs tur tā pati maliņa jāķemē augšā. Tad mēģināsim uzlikt kaudzes galā. Saimnieks skābarību liek bedrē, tajā jau pirmā pļāvuma zāle, kuras kvalitāti viņš vērtē kā ļoti labu. Pašlaik tādu vairs nevarot iegūt, jo zāle mitra un zūd arī tajā esošās barības vielas. Saimnieks atzīst, jāgaida atvasara, kad varēs nopļaut 3. pļāvumu, un tad arī nepieciešamais skābarības apjoms būs iegūts, ko gan nevar teikt par siena daudzumu. Pavisam labs sienas mums šogad vispār sanāca kaut kādi 50 ruļļi tikai. Un, nekas labāks laikam arī vairs nebūs. Jācer, ka kaut kādus salmus savāksim, sausnes sastāvu uzlabošanai. Lai lauksaimnieki varētu saņemt Eiropas Savienības platību maksājumus, zālē jānopļauj un jānovāc noteiktā termiņā, kas šogad ir 15. augusts, taču biežo lietavu dēļ Zemkopības ministrija šo termiņu pagarinājusi par mēnesi. Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē norāda, ka šobrīd ir vēl diezgan daudz nenopļautu platību, īpaši mazo ganāmpulku saimniekiem, kuri lobarībai vairāk gatavo tieši sienu, kas vietām vēl ir vēlos un jau sācis pūt. Šobrīd ejot pa pļavām un mērot, vienkārši viņas ir tik slapjas, ka tur pat tehnika nevar uzbraukt daudzās vietās. Jebkura nokavēta diena pie lobarības ražošanas, tas jau ir barības vielas zudums, un līdz ar to arī kvalitāte šogad lobarībai būs sliktāka, un tālāk arī visas pārējās sekas. Tā kā nepieciešamo sienu apjomu ne visiem saimniekiem šogad izdosies iegūt, Zentiš pati pieļauj, ka vairāk lobarības būs jāsagatavo no salmiem. Sanda Baumana, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.